Šis ir Ģirds, FS Meta vadītājs, un mums bija sadarbība, lai piesaistītu tādu jaunu sportistu futbola komandai. Kāda bija dzīve pirms sadarbības? Pasaule mainās un ir dažādi veidi metodas jāizmanto, lai piesaistītu cilvēkus, lai piesaistītu tos, kuri vēlas iesaistīties futbolā. Tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka mēs arī kā sporta organizācija tomēr nodrošinām kaut kādu noteikta līmeņa pakalpojumu, kuru pieprasa sabiedrība, kuru vēlas redzēt un kādas kvalitātes vēlas redzēt vecāki saviem bērniem, jauniešiem, tīri audzināšanas un pilnveidošanas procesā. Un, jā, mēs ļoti labi apzināmies, ka šis te futbols kā instruments ir ļoti efektīvs veids, kā audzināt un veidot bērnus un jauniešus par labiem, spējīgiem cilvēkiem. Un mēs tādā veidā arī skatāmies uz futbolu, gan kā uz instrumentu, kas palīdz izaugt, gan uz instrumentu, kas palīdz pilnveidoties un atrast savu ceļu gan profesionālā futbolā, gan vispār dzīvē. Ja, kā tādā. Un tas ir tas, kas mums tomēr ir būtiski, lai par to zinātu pēc iespējas lielāks sabiedrības daudzums, sabiedrības uzmanība, lai pietiekoši liela ir šim te, kā sports risina nevis tikai vienkārši profesionāla sportista sagatavošanas jautājumu, bet palīdz ikdienas aktivitātēs visas dzīves garumā. Un to mēs arī ar jums tā kā izrunājam un ko mēs gribējam, lai tas viss, kā tas tiek pasniegts, lai tas tiek tomēr arī pasniegts caur šo prizmu. Tiekoties un runājot, mēs kaut kādā brīdī sapratām, ka jūs arī to esat uztvēruši pietiekoši labi, ja? Un spējat arī ar saviem profesionāliem instrumentiem pasniegt. Un minējāt to, ka ir tā grūtības dabūt tos jauniešus uz futbolu. Kādas bija varbūt dažas lietas, ko bijāt mēģinājuši iepriekš, kas nestrādāja varbūt tikpat labi kā to, ko mēs darījām, vai bija kaut kādas lietas, ko mēģinājāt? Es domāju, ka mums pirmkārt varbūt tās nebija tik aktīvas visas tās kampaņas un izplānotas varbūt tās tādā veidā, kā jūs to šobrīd piedāvājat, un varbūt iespējams, jo mēs jau tās visas pārējās aktivitātes saglabājam. Ja? Mēs saglabājam vizītes bērndarzos, pirmsskolas izglītības iestādēs, mēs saglabājam dažādas pasākumus, mēs saglabājam komunikāciju ar vecākiem, mēs saglabājam aktīvu komunicēšanu ar sociālajiem tīkliem arī pa visu ikdienas klubu darbību, un mēs saglabājam aktīvu komunikāciju un informācijas paziņošanu klātienē ar bērniem un ģimenēm, bet tai pašā laikā šis veids, ko jūs piedāvājat, arī ir ļoti labs, un tas līdz šim brīdim to mēs tā kā nebijām izmantojuši. Ja? Un tā ir tāda tiešām vairāk kā tāda es teikšu, mārketinga un reklāmas kampaņa, kura noteikti bija nepieciešama. Jā, un varbūt ir kāda viena lieta, kas mūs padarīja atšķirīgus. Es jau minēju, man patīk tas, ka mēs ļoti labi sapratāmies, jūs uztvērāt to informāciju, jo tas ir ļoti būtiski uztvert informāciju, to, ko attiecīgā organizācija vēlas paziņot. Ja? Un jūs palīdzējāt, kas sacīt, arī ar konkrētu scenāriju un plānu to noformulēt un pēc tam tālāk aktivizēt. Mums sanāca kopā piesaistīgi pāri 400 pieteikumiem caur šo te periodu, kas vidējā cena par pieteikumu bija kaut 3,38 €. Vai redzējāt reālo to pieaugumu ar tiem jauniešiem jūsu sporta komandās?
Nu, šodien es jau teicu, ja, tad šodien tas vēl ir procesā. Turpinās šis pieteikšanās process, jo rezultāts jau ir tad nevis tikai, kad izmēģina, bet rezultāts ir arī kad paliek. Ja, un mums ir ļoti būtiski vienmēr bijis tāds, ka mēs komunicējam un runājam tieši par to, kas viņus sagaida atnākot uz klubu. Nevar atšķirties šī informācija no tā, kas tiek solīts, no tā, kas tiek reāli izpildīts. Ja? Mēs vienmēr runājam arī to, ka mums ir būtiski uzreiz jau šajās video veidotajos un komunikācijā izmantot reāls apstākļus tādi, kādos mēs arī esam ikdienā. Un tas bija labi, bet par tādu pilnīgāko rezultātu es domāju, ka mēs varēsim runāt novembra vidū. Un par pašu pakalpojumu kvalitāti varbūt ir kādi daži vārdi? Nē, man patīk komunikācija. Skaidrs, ka ir tādas savas lietas un nianses, ko mums vajadzēja vēl vienam pie otru pierast. Tīri tādā veidā, ka mēs saprotamies, kādu standartu mēs katrs vēlamies. Bet jūs pietiekoši ātri to visu noreaģējāt, tikāt galā un viss bija kārtībā. Vai jūs ieteiktu mūs citiem? Nu, kāpēc lai nē? Nu, skaidrs, ka katram ir ļoti būtisks. Tas tāpat kā mēs būvējam māju, ja? Droši vien, ka celtnieks nevarēs uzminēt, kā tieši jūs vēlaties māju. Tāpat tās arhitekts jums ir ļoti svarīgi, ka jūs spējat to, ko jūs vēlaties, nodot šo te informāciju. Un tad jau var pielikt šīs lietas un izpildījumu. Un manuprāt, jums izdodas tas labi. Nu, es domāju, ka arī pēc kāda laika jūs arī pietiekoši aktīvi analizējat savu darbu un sapratīsiet, varbūt, kur jūs varat arī labāk. Tā kā mums šīs te redzējums attiecībā uz to visu saskan. Un es domāju, ka Meta ir pietiekoši arī kā sporta organizācija pietiekoši pamanāma citu organizāciju vidū. Tāpēc es domāju, ka tas, ka Meta ir sadarbības partners, var arī palīdzēt jūsu izaugsmē. Nu, ko es ceru, ka mēs atradīsim kopīgu valodu arī turpmāk. Ja? Tā kā mēģinam skatīties, kā mēs varam būt interesanti, jo tas vienmēr ir liels izaicinājums. Vienreiz kaut ko var uztaisīt, izveidot, un skaidrs, ka to, ko cilvēki jau būs redzējuši, viņiem var šķist tas jau redzēts. Tāpēc mums ir jābūt radošiem un visu laiku interesantiem gan tiem, kuri ir iesaistījušies, gan arī tiem, kuri vēl tikai plāno iesaistīties. Tāpēc līdz ar to ir vienmēr jābūt dzīviem, kopā jādzīvo un vienam otru, kas sacīt, jāanalizē, kur mēs varam iet uz priekšu. Mums bija sanācis tā, ka bijām safilmējuši vienu materiālu, video materiālus, kuri tieši neatbild tā kā jūs tam zīmolam. Kā jums patika tas, kā mēs rīkojamies uz to un kā mēs to atrisinājām? Nu, sākumā nebija tas risinājums, uz ko es biju cerējis, bet pēc tam jūs noreaģējāt un viss bija perfekti. Jā, tajā kopējā bildē tad bijām pārfilmējuši to materiālu, sadaisījuši tā kā vajag. Protams. Ok, labi, Ģird, paldies jums liels. Tas ir svarīgi atzīt arī pašiem, arī, ka bijuši kaut kādas nianses, un tas man ļoti patīk. Tā kā tas process nevar būt tāds vienpusējs, tam jābūt ir kopīgam. Jā, labi, paldies, Ģird, tas arī būs viss. Paldies, jā, davai tad, čau.